1991. gada janvāris. Tas ir laiks, kas latviešiem nozīmē ļoti daudz. Tas ir laiks, kad norisinājās barikādes, kurās Latvija tika aizsargāta no PSRS spēkiem. To, cik daudz barikādes nozīmē latviešiem, mēs dzirdēsim no intervētējiem cilvēkiem. Tas ir pat tāds liels brīnums, kad 90. gados sākās šī atmoda, kad cilvēki kopā vienojās un bija gatavi doties pretī Padomju Savienības tankiem ar kailām rokām, viņiem neesot nekādiem ieročiem. Un tāpēc, piedaloties barikādēs, cilvēki parādīja to, ka viņi vēlās būt brīvi un tik ļoti vienot tautu augstoši kopā, kad arī zinot, ka tas var apdraudēt viņu dzīvību, viņi ir gatavi savu dzīvību vadot par tautu, par savu nāciju, par savu dzimteni. Man liekas, tas bija tāds pārsteidzošs moments. Un tik vienojoši, kad katru reizi, kad es skatos kādas bildes vai video, vai arī dzirdu kādu dziesmu, man liekas, skatoties uz to, vienmēr skudriņas skrien un liekas, burvīgs laiks tas ir bijis. Un žēl, ka tādā laikā es biju vēl pavisam maziņa. Lai arī barikāžu laiks bija ļoti bīstams posms cilvēku dzīvēs, kas piedalījās barikādēs, kad neziņas, uztraukuma bailes sajūtas pārspēja vienīgi cilvēku saliedētību un cerību par brīvību. Tas netraucēja tā laika jauniešiem piedalīties barikādēs un pastāvēt par Latviju. Kā viņi tur nokļuva un kā viņi jutās? Ienāca klasē skolotājs Lungovičs. Es toreiz biju audzinātāja 12. klasē. Mēs klasē bijām 28 skolēni, puse zēnu, puse meitiņu. Un tādā striktā balsī viņš teica, kad skolēni bija atnākuši no rīta uz skolu. Skolotājs teica, nu kas ir puiši, laižam? Es tā nostājusies pie durvīm, teicu, bet Pēteri, kurš par viņiem atbildēs? Viņi ir skolnieki. Bet viņš ar tādu pārliecību tā izteica uz puišiem skatoties. Nu, nebaidies, kur būsim mēs, tur arī viņi. Un mūsu skolas skolotāji vairāk, tas bija Pēteris Lungovičs, tas bija Gunts Vēvers, tas bija Haritonovs Lauris un brauca atpakaļ uz barikādēm. Un arī vairākas dienas, ne katru dienu un ne visu nedēļu, bet vairākas dienas brauc arī mūsu 12. klases. Un viena no šīs 12. klases skolniekiem izdevās arī nointervēt. Cik jums bija gadi to brīdi, kad jūs devāties barikādēs? Tobrīd tā bija ziema, tad varēja būt 17 gadi. 17 gadi, jā. Un kurā klasē jūs mācījāties? Pēdējā. Tā bija 11. vai 12. Laikam 12. klasē. Un kā jūs tur nokļuvāt, kā jūs tikāt uz Rīgu? Vairāk laikam autobusu, teiksim, kurus piedāvāja. To bija laikam vietējais kolhos vai sovhos, kas tajā laikā bija, jā, un tad arī laikam, vai tik nebija no rūpnīcas kaut kas, jā, bet no kopā ar autobusiem arī tur brauca visi. Ko par to domāja vecāki? Es nepateikšu, jo es domāju, uz to brīdi mēs paši bijām diezgan tādi neatkarīgi, patstāvīgi un, teiksim, tās vecākas domas vairāk vai mazāk neinteresē. Nu tad, kad jūs tikāt uz Rīgu, tad kuras bija tās vietas, kur jūs darbojāties? Mēs atradāmies Zaķu salā pie televīzijas torņa un arī pie pašas televīzijas. Kādas bija tās izjūtas, kā noritēja tā ikdiena? No sākuma bija ļoti interesanti, kaut ko gaidījām, no kaut kā baidījāmies. Bija, pa dienu ļoti daudz pasākumu bija un teiksim, bija interesanti, jā. Uz beigām jau sāka palikt, varbūt jau nogurums bija, noguruši bijām, pa naktīm arī ļoti smagi bija. Grūti kaut ko atcerēties, teiksim, tās izjūtas, bet... Jūs teicāt, ka tur bija kaut kāda pasākuma, bija kaut kāda ikdienas pasākuma? Ikdienas pasākuma vairāk bija saistīta ar kaut kādu koncertu, bija, teiksim, kaut kāda mākslinieka sniedz koncerts. Paši vairāk vai mazāk mēs atradāmies pie saviem ugunskuriem, jā. Vai nu arī staigājām apkārt, tur, teiksim, stingri noteikti kārtība nebija.
Vairāk tāds mazs tusiņš pasākums. Kas tad bija tie, kuri jums sagādāja ēdienu, to pārtiku visu? Pārtika kaut kas, laikam, iespējams bija arī kaut kas līdzi, bet lielākoties vietējie vai nu rīdznieki, vai arī tie, teiksim, kas atbrauc no laukiem, sievietes, ja tur nes tēju vai sataisīšu kaut kādas īrādziņas un maizītes. Katrā ziņā badā mēs nemirām. Jā, un kā jūs vērtējat tā gada notikumus šobrīd? Pieņemsim, ja tagad atkal vajadzētu kaut kur doties, vai jūs dotos vēlreiz? Ir jābūt ļoti kaut kādai spēcīgai idejai, ja, teiksim, lai kaut ko vēlreiz, kaut ko tādu atkārtot, nezinu, ko tagad, teiksim, varētu pasniegt, ja, lai visi, teiksim, sadotos rokās un aiziet atkal nostāties, ja. Jābūt kaut kādai harizmatiskai personai, kas kaut ko tādu izdara, ja, un spēj sapulcināt tādas masas. Es šobrīd nezinu, par ko es varētu ieteiksim, tur teikt, tagad atkal kaut ko tam līdzīgi darīt. Bet tad, tajā laikā tas bija, es nezinu, tas varbūt bija tāds vairāk vai mazāk, varbūt arī, teiksim, tāda, teiksim, tīņiem kaut ko vajag parādīt, ja, teiksim, ir porši, kaut kas ir jāizdara, ja, tāds, teiksim, varoņdarbs, ja. Tas tāds bija varbūt vairāk tāds emociju iespējā, ja, ko darījām, ja. Vai jums piešķīra kādu barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi? Jā, ja? Jā, tāda ir. Ja? Bet man teiks, viņi man laikam pie mammas stāv. Toreiz jauniešiem patika darīt varoņdarbus, patika izpausties, taču mūsdienās vēl projām tā ir. Vai jaunieši būtu gatavi izpausties, dodoties uz barikādēm vai cita veida bīstamiem pasākumiem, lai aizstāvētu savu dzimteni? Vai viņi būtu gatavi riskēt ar savām dzīvībām, lai pastāvētu par Latviju? Vai viņiem vispār interesē Latvijas nākotne? Iespējams, ka uz visiem šiem jautājumiem atbilde būtu noraidoša. Žēl, bet tā ir. Tā būs mums liela pārdomām, tāpēc paklausīsimies šī cilvēka skolotājā un kārtīgi apdomāsim viņas teikto. Militārais pārspēks bija Padomju Savienības puse, bet uzvarējām mēs bez ieročiem. Ņemat lūdzu dzīvē to vērā, ka cilvēks ar garas spēku daudzreiz var izdarīt vairāk kā ar materiālo spēku, ar materiālo pārspēku vai ieroči. Uz priekšu sāniem nereti riņķos. Manas saknes es jūtu, tās neaukanākas, pat auglīgā zemē tās liecās un nīkst. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Bez zemes savas tā cīnās un dalās. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās, pat savā zemē tā neaugās.